Labrīt, 2. oktobra rīts, tajā pašā Kadrinā, Igaunijā. Rīta buciņi jānoiet pus un jāizdzer kafijas krūze. Gulējām labi. Pulkstens ir 11. Izbraucam. Smidzina lietas visu laiku. Līdz Tallinā nepilna 100 km. Tur būs arī mana naktsmītne. 4 izcilās dienas ir beigušās. Austrumu vējš, tā kā sauna pa vēju būs. Tas var labi. Pa ceļu Narva Tallina. Vēl man ir līdz Tallinai 5 km. Nekas labāks nav. Lietus migla. Šodien šāda formā. Gals pēc tam nopakots. Kamera ar visu nosīdusi. Dories, Gunta. Jā, šodien laika nav paveicies. Rītā arī būs tā, kā būs. 10 km līdz Riecinām. Ar dienu līdz. Beidzot esmu 402. istabā. Viens numuriņš. Pa lietu 10 km pa Tallinu. Tas bija šausmas. Kamēr es šito atradu, lietus līst. Viss slapš. Vienīgi velospēds ir ļoti netīrs. Esmu Tallinas hostelī. Es peik. Dušās viss ir vienās dubļos bija. Dabūju mazgāt. Bet, hostelis ir ļoti superīgs. Siltās grīdas arī skatos tev, kur es stāvu tagad. Protams, pa visu lietu un dubļiem šis te skaistais, jaukais velospēds man atvizināja. Kaut kas te žāvējās. Tā. Darba gals ar visādiem gadžetiem, tas arī viss jāvadā līdz. Ziņas, protams, klausamies planšete. Zofā. Virtuvītes stūris. Lokācija. Viss, kas ir palicis, ir šeit. Redziet, arī galvenie mikroviļņu krāsnes. Tur nekā nav. Ir kaut kādas bļodas, trauki. Šeit ir kaut kādas dakšiņas. Padārgi 40 eiro. Televizoru vēl neesmu slēdzis. Ceļojot, lielās pilsētās nevajag apstāties. Guntim dusmas jau ir pārgājušas. Baudīsim vakaru līdz rītām. Labrīt, 3. oktobra rītā. Tikko iznācu no hosteļa. Es peik. Brauksim tālāk uz Haapsalu. Vismaz šodien nelīst. Vējains 3. oktobra rīts. Esam Tallinā.
Tad jau tālāk pa veloceliņu. Izbraucām pulkstenes 9 un līdz 2 jābūt ir Hāpsalā, kādi 105 km. Hāpsalā ir viesunams. Šī ir mana 6. velotūras diena pa Igauniju. Tur mākoņi gan ir tumši, savilkušies. Pagaidām baudām Tallinu. Cilvēki tādi sabozušies. Tāds labs skats. Ieslēgsim kameriņu, kamēr vēl lietas nelīst. Tikko kontaktējos ar saimnieku no Hāpsala viesunama. Gaida mani. Jo ātrāk, jo labāk. Bez navigācijas Tallinā es būtu pazudis. Apceļš būs piebeigts. Nu, principā esam ārā no Tallinas. Nu, smuki izskatās, smuki. Ir arī kaut kas no tā zelta rudens. Un tur nepārsniedz ātrumu 50 tikai. Un šādi klusi, mierīgi ceļi. Te var izbaudīt velotūrismu. Nevis tā kā vakar pa lietu. Lielā šoseja Tallina. Keila 5 km. Vēl aizvien Keilā. Un kas tev būtu domājis? Saulīte spīd. Pasakains skats. Uzbraucām uz veloceliņa. Hāpsala 55. Trakvārs numur 4. Saulainā laikā pagāja garām smiltenes riteņbraucējiem. Koku ieskauta šoseja. Ceļi forši, pasties, kāda patīkam man josla atstāt kā velobraucējiem. Plus 8 grādi. Patīkam braukšana. Interesanta autobusu pietura. Būs jāapstājās tur. Linnamē, jā. Jāiebrauc produktu veikalā kaut kur. Ir mazāka drūzma. Iepirkāmies un braucam tagad uz viesunamu. 14 km. Pēc puskilometra man pa kreisi un tā vēl 4 km līdz viesunamam.
ir 100 metriem pa labi, lūk, šis pagrieziens. Esam viesunamā, Hapsalā. Saimnieks tāds ar 60 gadiem sagaidīja. Kādi stingri noteikumi bija, piekūdināja. Vienreiz stāstīšu. Klausies. Nu, tāds te ir man kā istabiņa. Numurs 1. Te tāda priekštelpa, kur var atpūsties, redz. Tagad iziesim. Vēl viena priekštelpa. Vakarā kurināšot kamīnu. Tas ir viņa hobijs, tur neviens nedrīkst. Virtuves daļa. It kā jau viss ir. Bet ļoti tāds palietots, jā. Protams, var leduskapu izmantot. Kaut ko es atradu, savu ieliku iet. Te saimniekam būs dušas telpa. Iet iekšā. Bet šeit ir pirts. Ar visām lāvām. Ja vaigot viņš varot izkurināt. Tā iziesim drusciņā ārā. Priekšnams. Jā, nav kājas bija. Savādāk nelaid iekšā. Te, protams, ir igauņu karte, bet sīkāk viņš te rādīja šo vietu, kur jau ir nobakstīts. Es iestrādos šeit, tāda izskatās no ārpuses. Diezgan jauki gundi. Tā, braucam ekskursijā pa Hapsalu. Kaut kādu tiltu taisīšot, bet, nu, kājām un ar velospēdu var braukt pāri. Zīmes igauniski neko saprast nevaram. Vēl vieta. Nu, tāds ir tas skats, jā. Dzelzceļa stacija. Lūk, kādi reti eksemplāri no padomu laikiem. Esam Hapsalā, dzelzceļa stacijā, un tur tāds tornis bija. Mini ekskursija. Griezīsimies atpakaļ, jūs redziet, kā te. Bija kādreiz vilciens gāja te. Viss ir aizaudzis.
Tā, Gunti, braucam ekskursijā. Security. Skaisti izdēļots vēl. Un pa labi viens labs eksemplārs. Ir tāds kopskats, uzbrauksim līdz stacijai. Stacija sēka. Vilciens Hāpsala Tallina atties pēc 10 minūtēm. Lūdzu pasažieriem saulaicīgi doties uz peronu. Tev pat ir muzejs iekšā. Parka teritorija. Blakus vecajam dzelzceļam. Lūk, muzeja eksponāts. Apiesim apkārt. STVR Kuču 400. Ejam pie sava draudziņa, brauksim tālāk. Nu ko, pieliksim peldlīdzekļus un brauksim jūrā. Uzmanini, kur mēs atrodamies. Nu, draudziņi izstāsta, kur tu man atvedi? Nu, Hāpsala, jā, bet kas šī pa vietu? Ko daļa no mola? Pasakains laiks, saulīte. Šī kamera arī kaut ko ieraksta. No džungļiem, pamatiem, uz augšu, līdz ūdeņiem. Esmu atbraucis atkal kaut kādā skaistā vietā, kur ir soliņi, var atpūsties. Kas tad cits man atvizināja? Kā trek velospēds. Tā, Gunti, patīk tev šeit? Nu, divas labas lietas ir. Ūdeņi un labs laiks. Pa to taciņu mēs atbraucām. Viņu brauksim atpakaļ.
Pabraukāsim pa Cietokšu teritoriju. Tojamies atpakaļ mājām, ekskursija jau būs beigusies, skaista aka. Tā. Šeit mans velospēds stāvēs pa nakti, tur tajā stūrī. Aiziesim līdz kamīnam. Nu tā. Labrīt, 4. oktobris. Jā, 4. oktobris. 7. ceļojuma diena, 8:30 no rīta, un Gunsēta rokastas. Vakardienas salātiņi, rīsi, krabīši kaut kādi iekšā, ļoti garšīgi, jā. Salta jau kaut kāds veidojums. Tāds izskatās rīts, reku mūris. Un vēl pēc man bija šeit. Pieķēdēts. Nu, tādā suņa būdā. Izskatās, ka viss kārtībā. Ejam numuriņā iekšā. Rīts patīkams. Labu apetīti, Gunti. 7. ceļojuma diena pretī zelta rudenim pa Igauniju. Bijām bankomātā. Izņēmām skaidru naudiņu, jo nākošajā naktsmītnē jāmaksā ir skaidrā. Tā ir vienīgā no 8. Un šī naktsmīte atrodas Pērnavā. Apmēram 100 km plus mīnus. Kā uzvedīsimies uz ceļa. Brauksim kaut kur iekšā vai nebrauksim. Diena saulaina, kā paši redzat, saulīte spīd. Un izskatās, ka vienīgā ceļojuma diena, kurā man nepaveicās, bija 5. diena. Kad no Katrinas devos uz Tallinu, pagrieziens uz Pērnavu. Pa labi būs. Tagad vējiņš ir no muguras un saule pretī. Dīvaini ceļi parādās man. Te lūk arī Grantene. Interesanta vieta. Pārbrauksim pāri. Un braucam atpakaļ. Pa kreisi, lūdzu, Gunti, pa kreisi. Tā arī daram. Priekšā skaisti nokrāsājies koks. Lauku ille. Vēl viens jogi. Turpinām kraķīties. Varbūt, jā! Uzbrauksim uz asfaltu. 12 km nokritījāmies. Vai nav jauki pa šādu ceļu pārvietoties?
Brīnišķīgi. Superīgi. Izcili. Nevainojams brauciens. 7. diena mani vienkārši priecē. Gribās ieslēgt atkal, pavērot šo ainavu. Paldies par uzmanību. Audru upīte. Oi, cik šauri. Knapi mani ragi te lien cauri. Pretī redzam atkal baznīcu. Guntis ir ieradies Katesī viesunamā. Nu, tad sāk rādīt. Velosipēdu atbrauc šodien 104 kilometri. Tātad esmu 3. stāvā. Jūras līcis. Ļoti brīnišķīgi. Tātad mikroveļņu krāsnis. Tālāk ir leduskapis, gāzes plīts un tādas garšvielas. Tā, kafiju var taisīt. Ejam viesistabā. Skatieties šīs skaistās tulpes. Mans divāns. Vai nav lielisks? 2 atpūtas krēsli. Skatāmies no šīs puses. Tad ar lielu sekciju. Redziet, kāda ir tualeta. Visādiem ķiņķēziņiem. Lūk, redziet, viesunams Katesī. Duša. Ir arī veļas mašīna. Izlietne. Skaista spoguli. Čūska iet silta. Redziet, cik te viss ir pārdomāts. Priecājies, Gunti. Man ļoti patīk. Visu viesunamu pagalmā. 46-60 pieeja. Dosimies pastaigāt. Aiziesim uz veikalu iepirkties. Parasti standarta situācija ceļojumos. Nu, paskatīsimies vēl kāda interesanta vieta. Redzu, Silver veikalu jau. Lūk, Silver veikals ļoti silts. Pretī saulei, pretī ūdeņiem. Ieva pastaiga 4. oktobrī. Kāpēc nav konti? Iepirkies šodien? Jā. Gandrīz 14 eiriķus atkal iztērējām. Bez kūkām šoreiz. Protams, viss ir aizdodas gar malu. Tur kaut kur
Ir kaut kādi tiltiņi. Skaists vakars. Ļoti skaisti.